Sauc Kristaps, es strādāju Silovā. Kaut kādu daļu no sava darba laika es pavadu šeit, veicot dažādus mērījumus. Tad es sākšu ar to kopējo stāstu, ko mēs šeit mēram. Tā ideja ir noskaidrot, cik mēs šajos kokos varam piesaistīt CO2 vai cik uzklāt oglekli. Tad klimata pārmaiņas ir, tās visi saprot. Galvenokārt, tāpēc tas ir no cilvēkiem. Saražojuma gāzes ir CO2, kas rodas no atmežošanas un no fosforu resursu izmantošanas, ir metāns, slāpekļa dioksīds, tas viss aiziet gaisā, gāzes iedarbojas, paliek klimats siltāks. Tad mums vajag kaut kādu variantu, kādu tās gāzes mēs varam atkal noķert, atpakaļ piesaistīt, lai tas klimats tik ātri nepaliek siltāks. Galvenokārt tās gāzes aiziet vai daļa aiziet okeānā, tur viņas absorbējās. Otrs variants, viņi absorbējās kokos, pāršoties oglekli. Trešais variants, CO2 absorbē augsne, viņš aiziet iekšā augsnē. Un ceturtais, kas šobrīd daudz izmantots nav, bet teorētiski iespējams, mēs varam kaut kā saķert kādiem mehāniskām ierīcēm, kaut kur ieslēgt, tur aprakt zemē un noglabāt. Un šajā gadījumā tas, ko mēs šeit skatāmies, cik to CO2 mēs varam saglabāt tieši šeit, kur mēs stāvam, tas ir kopā koksne un kopā ar augsni. Kāpēc mums būtu vajadzīgs zināt? Piemēram, mēs gribam izvēlēties, mēs šeit gribam stādīt hibrīdu apsi, mēs gribam šeit stādīt bērzu, baltaugsni vai hibrīdu augsni, tad pastīties, kura koku suga, kuros apstākļos to CO2 tomēr tajā laikā saķer vairāk. Varam izmērīt, cik mēs CO2 varam ieslēgt iekšā kokos. Mēs nozāģējam koku, viņu nosveram, izrokam saknes ārā, nosveram, mēs zinām, cik tur iekšā ir CO2. Saprast, cik tas CO2 ir iegājis iekšā augsnē. Nu, mēs izmantojam gredzenus, mēs gribam izmērīt, pirmkārt, cik tur iekšā ir CO2 iegājis augsnē, tomēr viņš var iet iekšā ar lapām, šajā gadījumā mums ir tur nobiru saķērēji, tad mēs sadīt iekšā lapas, un tad mēs varam pateikt, cik lapas ir nokritušas uz tās augsnes. Tam ir svarīgi zināt, cik mēs varam, cik tas CO2 no augsnes atkal nāk ārā, viņš iet iekšā un arī nāk ārā. Mēs izmantojam tādus gredzenus. Tie gredzeni ielikt iekšā, mēs paņemam bunduli, izēdinam viņu nost, uzliekam virsū, tur viss ir noslēdzies, un tad ir tādas pudelītes, kurās ir iekšā ir vakums. Mēs ir atpakamēs ir iekšā vakums. Var dzirdēt, ka tur bija iekšā vakums, un tad mēs vienkārši to pudelīti pieliekam klāt. Un tad pagriežam, un tur no tā bunduļa iesūtās iekšā tas CO2. Un tad mēs zinām, cik tas CO2 ir bijis pašā sākumā, kad mēs bunduļu uzlikām. Parasti viņš dabā ir ap 400–450, ko mēs vēl elpojam. Tā kā tur ir bundulis iekšā, tad tas CO2 tajā bundulī krājās, un ik pa 10 minūtēm iesūc iekšā tajā pudelītē, mēs varam izmērīt. Tad mēs zinām, kādā laika posmā, cik tas CO2 ir iznācis ārā no tās zemes. Es paņēmu tādu, to mēs mēram laboratorijā, bet paņēmu tādu vienkāršāku mērītāju, kas ir, daudzi no jums tādu došanu ir redzējuši, ir vienkārši tāds CO2 mērītājs, ko izmanto arī skolā tajā skaitā. Lūk, un tad, kad es viņu 10. atbraucu, es viņu uzliku, un viņš rādīja, kad es to bunduli uzliku virsū, viņš rādīja, bija 10. bija 456 pie ppm. Tas nozīmē, ka viņš tagad pusotras stundas laikā tā zeme ir izelpojusi ārā uz 1372, no apmēram kādi 900 pie ppm. Tā kā tā zeme ir visu laiku no tās zemes ir nācis ārā CO2 un izgājis atmosfēru augšā. Un tajā pašā laikā, protams, paralēli atkal koki to CO2 piesaista. Mums svarīga ir tā kopējā bilance, cik kopā iziet ārā un cik mēs kopā piesaistam.
Un tā piesaistīšana, protams, ir ar pozitīvu. Mēs vairāk piesaistam audzēt kokus nekā caur no nobirām tas viss uziet augšā. Ja salīdzinām koku sugas, tad jo lielāks koks šajā gadījumā, jo viņš, protams, piesaista vairāk. Mēs skatāmies hibrīdajā apsē, tas tā kopējā bilance ir, protams, lielāka salīdzinot, piemēram, ar bērzu, vai salīdzinot ar baltaugsni, melnaugsni, un tur ir arī hibrīda augsnes. Bet, kad lapu nav, tad arī piesaist? Tas sloduklis no atmosfēras, viņš uzkrājās koksnē. Tas, kas ir lapās, viņš uzkrājās tikai augsnē. Lapa nokrīt, tad viņš daļa no viņas satrūd, viņš paceļās augšā, daļa no viņas daļa no tāds ogakļa ieskalojās iekšā augsnē. Lielākā daļa tajā augsnē paliek, bet daļa no tā, protams, atkal nāk augšā caur to augsni. Bet koks piesaista oglekli tikai lapu periodā? Nē, ogaklis ir visu laiku, tā ir, ogaklis visu laiku ir koksnē iekšā. Bet arī tagad, ka lapas nav, viņš ņem iekšā caur... Kad viņš aug? Kurā brīdī viņš piesaista? Tad, kad viņš aug. Viņš drīz beigs augt. Tagad atnāks rudens, viņš vairāk neaugs iekšā. Jā. Tad veģetācija beigsies. Kad veģetācija nenotiek. Viņš ir zaļš? Viņš vēl piesaista, jā, vēl kaut kas ir. Drusku notiek. Minimāli, jo viņš visu, notiek. Arī pa ziemu viņš mazliet tomēr aug. Nav tā, ka viņš pilnīgi apstājas, kaut ko viņš piesaista. Tas lielākais piesaista ir, protams, vasarā, kad izaug koksnē ārā. Ķērpītes un sūnas, kas uz viņu virsū, tas arī visu laiku strādā. It kā izklausās drausmīgi, ka no augsnes izdevās, bet tas nozīmē, ka viņa ir dzīva, jo tur dzīvo organismu, kur elpo. Jā. Mēs arī visu laiku izdevām. Ja, kurš cik uzkrāja, kurš ko neuzkrāja. Ja? Bet mēs arī visu laiku radām šo te savās enerģijas. Un tāpat arī visi tie dzīvnieciņi, kas tajā augsnē dzīvo, viņi rāda. Bet ja kokam ir irdena augsne un nav pārāk augsts gruntsūdens līmenis, tad viņiem ir daudz gan šitiem, gan arī apakšā. Mēs bišķi izgājām tā, ka jūs neredzējāt, bet tur apakšā, tad šitie koki gājuši ārā, viņiem nav ļoti liels saknes. Reku tagad, viņš bija uzkrājis, tas CO2 uzkrājies augšā tajā balonā, noņēma nost, atkal iekplūda saigais gaiss, un atkal tūlīt būs tie 400. Tas ir tā kā to, ko mēs elpojam. Kāpēc tādi mērījumi vispār ir vajadzīgi, mums var būt dažādi mērķi, ko mēs gribam audzēt. Ja viens no tiem mērķiem būtu tikai izaudzēt pēc iespējas vairāk koksnes, tad mēs varam salīdzināt, mums vajag audzēt, teiksim, hibrīda apsi vai vajag audzēt baltaugsni. Un tad kopā ar augsni, tad visvairāk mēs piesaistam audzējot hibrīda apsi. Ja mēs te gribētu, piemēram, audzēt hibrīdu apsi vai iesēt, piemēram, labību, tad mēs atkal varam salīdzināt, cik tā bilance ir iesiet labību no tās zemes iet ārā, cik mums ir no kokiem. Tādā ziņā mēs varam salīdzināt vairākus to zemes izmantošanas veidus. Bet principā arī tas CO2, tas tā kā tas tirgus, jā, tas sāk attīstīties. Bet tā kā tur tās cenas būs atšķirīgi, mēs skatām tās zemes aug. Ļoti labs jautājums, jo tagad mēs varam diezgan precīzi pateikt, kad tur gada laikā viņš piesaista tieši tik oglekli, un, piemēram, tā koku suga blakus piesaista tik oglekli. Mēs varam izmērīt diezgan precīzi, jo nav tikai koksne, bet ir arī, kā redzams, arī augsne arī dod savu piesaisti un nobiras. Bet jūs tagad nenāksiet pie manis mērīt to padarīt. Visticamāk mēs, bet visticamāk mēs zinās tie, kuri tirgos, tie zinās vai pieņems, ka jūsu mežā vai līdzīgs mežam, kāds ir jums, tiks viņu piesaist un piemēros kaut kādu koeficientu, kaut ko līdzīgu. Bet arī pēc audzes vecuma dažādi piesaist. Protams, viņš 5 gados te ir savādāk un 20 gados te būs savādāk, un tad, kad tie koki 40 gados, mēs to nedrīksim, 40 gados viņi sāks krist un gāsties un būs kritos, viņi sāks sadalīties, tad tur aizies atkal viņš, koks nepēsīs, viņš tikai atdos. Šajā gadījumā to koku nenovāksim, bet atstāsim vienkārši
mūžīgi augs, viņš, protams, aizies apritē, un tas CO2 no tām kritalām neizmantojot koknes, aizies gaisā. Tāpēc svarīgi Tas viņu... jau katrai sugai arī būs, teiksim, tas liederīgais vecums. Protams. Tāpēc šajā gadījumā apsē būtu liederīgi audzēt 20 gadus, 20 gadus, novākt, lodokli savākt, audzēt no jauna atkal savākt. Koku sugām, kas tā rotācija, protams, ir garāka. Šajā gadījumā augstsniecības zemnieks tās ir koku sugas, kas ir ātrāk. Man pēdējais jautājums, kā skeptiķim. Labi, mēs te hektāriem ņemam un skaitīsim un pārdosim viens otram. Tajā pašā laikā, ja uzsper gaisā Krievijā vai Ukrainā vienu lielo naftas bāzi, tas notiek tas CO2 tik, cik visā Latvijā kopā viņas ir. Nevajag naftas bāzi, arī vulkāns izvirt Islandā, un viņš CO2 cik vulkāns ir pievapirks, bet šitien... Tāpēc jau mums ir jāaudzē. Vai kompensēt, ja? Mēs, kā, tur jau tā lieta, ka mēs jau kompensējam šitien, mēs kompensējam to, ko kaut kur izlaiž gaisā. Ir jau forši, ka pie mums notiek tā kompensācija, un pie mums, kā reiz viņš tiek savāks, un tas skābeklis un viss pārējais rodās. Un tie var piesārņot savu gaisu, maksājot mums. Vienīgais, cik godīgi viņi mums samaksā, un vai viņi beigās kaut ko neprasīs atpakaļ, tas ir jautājums. Interesanti par to klimatu. Šodien ir tik silts kā 1930. gadā. Kas tad ir, ko viņi tad 1930. gadā tik ļoti darīja, kā arī bija tikpat silts un it kā rūpniecība vai kas, kāpēc tagad saka, ka tagad vajag sasils, un tad jau arī bija tikpat silts, taisni šodien, novembrī. Kā viņiem bija lielā revolūcija, viņi akmeņu ogles kurināja, vēl viss kaut kā. Tā bija toreiz. Un mājas kurstiņi tie drausmīgie, kas piesārņo gaisu, ka mums tagad ir šitā saules paneļi jāliek un veistācijas. Cilvēks tur mazāk bija. Bija apkura, bija, visu bija. Cilvēku vairāk bija mazāk Latvijā. Cik bija divreiz vairāk cilvēku nekā tagad ir. Labi, es demagoģiju laišu, bet tas ir ļoti relatīvi. Ne, bet es domāju to, ko jūs teicāt par to klimatu jau mēra 300 gadu periodā. Mēs skatāmies vidējo periodu. Protams, kad vienos Jāņos ir -5 grādi, vienos Jāņos ir plus 25 grādi. Nevar skatīties vienu dienu vai vienu vidējo gadu, bet ja mēs skatāmies no 300 gadiem līdz mūsdienām, tā temperatūra, vidējā gada temperatūra, bet tur nav divu domu, viņi ir augus augstāk. Protams, kāda diena, kāds mēnesis var būt siltāks. Šobrīd vēsāks nekā viņš bija 300. gadā. Bet tā kopējā tendence jau paliek siltāk. Viens ir cikli, bet otrs pareizi kā Kristaps saka, ka tas kopumā tā temperatūra ir augstākie salīdzinājumi. Protams, ir salīdzināt vidējās. Gadā bija tas siltāks, tie tādi izņēmumi pa laikam. Bet šobrīd. Un paskatāmies, kā Latvijā bija, kad bija silta, ja tā sadala procentu. Tad visu laiku gāja šitā un Tad tā. Latvijā izrādīsies 70% gadījumā. Bet tie 30 saules aktivitāti arī daudz ko ietekmē. Saules plānsuma un tā, tas tikums, kas iet saulē, arī bija mazliet atšķirīgāk. Tas arī bija no saules aktivitātes. Cik daudz tonnas CO2 sakrāt pēdējos 5 gadus? Es tiešām neatceros no galvas. Kaut kā, jā. Sanāk, ka šajā brīdī, kad mēs mērījām, tad īstenībā no tā zemes izdalās vairāk tas CO2, jo gaisā ir 400 un bija tur sakrājies 1300-900 pieaugums bija. Tātad izdalās šajā brīdī. Jā, kad mēs mēram, viņš izdalās. Ja mēs skaitītu, cik viņš ar nobirām ir, cik ir nokļušas nobiras, tad viņš, neto viņš tā kā būtu piesaistījis. Kāda ir, teiksim, tā bilants, tā CO2 piesaistas konkrēt šiem kokiem, ko mēs tagad te mēram gadā? Es varu kļūt, bet man šķiet, kad mēs skatījāmies kad viņi bija 11 gadus veci, tad bija 6 tonnas gadā bija. Uz kādu platību? Hektārā. Jā. No tām 6 tonnām, tā rupi rēķinot, 5 tonnas piesaistīja koksne un 1 tonna piesaistīja augsne. Jo nobirs jau arī paliek, viņas jau uzreiz nesadalās. Viņas ieskojas iekšā. Viņas ieiet iekšā un augsne paliek blīvāka. Viņa arī sasēžās. Viņa sasēžās tāpēc, ka mēs viņu neirdinām. Un viņa sasēžas arī tāpēc, ka koki ar savu masu viņi spiež uz leju. Šitā ir masa. Viņi ir visi saķērušies kopā un viņi ar visu to savu masu arī spiež uz leju un arī bišķiņ sablīvē. Bet
koki un augi veido saknes, kuras daļa atmirst. Un tāpēc tā augste nav cieta kā ķieģelis, bet tur ir tās poras, caurumiņi un viss pārējais, un viņa elpo, un viņā iesūtas ūdens, un arī tvaiko ārā tas ūdens. Nu tā. Oglekļi kā mēra augsnē? Ar aparātiem, vai arī, tad ir, kad ved to paraudziņu un tā, caur šitādiem bumbulīšiem. Ja mēs augsni pašu, tad mēs ar izdedzināšanas metodu, kad sadedzinot, paskatās, cik viena metode ir ar izdedzināšanu, sadedzinot, paskatās, cik paliek pāri minerālais, kā arī ir, kā dedzinot materiālu liesmā var pateikt, cik ir ogleklis un cik ir slāpeklis, un tad rēķina to slāpekļu oglekļu attiecību. Tas vispār ir tā, ka ir aparāts, uz kurā smalki samaltu paraudziņu, uzliek uz tāda alumīnija plāksnītes, un tad tās visas plāksnītes saliek tajā aparātā, un tad tas aparāts automātiski iet un mēra un fiksē visus tos mērus. Bet nepraktizē jau tādu mērīšanu. Mēs to darām, bet mēs darām tikai tajās monitoringa vietās, kur mums to vajag. Un tad, ja pie mums vajag paraugus, tad mēs arī to nosakam. Mēs nosakam to cēni, kā arī tad mēs ar citiem aparātiem nosakam visus tos daudzos elementus, kas tajā augsnē ir, lai saprastu, kāds ir tas fons. Kā arī šeit tiek vēl, tad nav, kur tā sūcama, to es pēc tam izstāstīšu. Mēs skatāmies arī, kas ir izšķīdis augsnes ūdenī, un kas viņam ir bijis pieejams, un ko viņi ēd tie koki. Visu to 15 gadu laikā reiz mēnesī paņem ūdeni, kas ir augsnē, un skatās, kādas barības ielas viņā ir izšķīdis. Tur bija tāda trubiņa uz galvas, tu es izstāstīšu, kā viņi dara tur tālāk. Tā, tev vēl te ir kaut kas? Nē, te vairāk lielam ar un tā, protams, mēs mēram arī augsnes temperatūru, augsnes mitrumu, un tad skatāmies, kā tas CO2 izdalīšanās ietekmē mitrums, kā ietekmē augsnes temperatūru. Kā viņi ir, cik viņi ir ziemā, cik viņi ir vasarā, tad mēs varam prognozēt, cik viņi ir gadā, jo pēc, ka mēs nevaram mērīt 24/7, šeit mēs braucam šeit tik pa kaut kādu 2 reizes mēnesi uz noteiktu laiku, un tad mēs skatāmies, cik izdevās CO2 pie noteiktas gaisa temperatūras, tad mēs varam uzzīmēt to projekciju, cik gada laikā viņš izies ārā. Jā, un mums ir plānots, ka šitie paliks, bet tie, ko mēs tālāk iesim skatīties, kā šitajā ziemā mēs zaļiesim nost, jo ir 15 gadi, ilgadīgais kokaugu stādījums uz lauksaimniecības zemes ir 15 gadi, visi zaļiem nost. Zaļiesim nost pa īsto ar meža tehniku, skatīsimies, kāda dati nāks ārā no meža tehnikas, un, protams, pirms tam paši izāģēsim paraugkokus un sasvērsim ļoti precīzi, bet arī būs pa īstam. Un tad viena interesanta lieta vēl, ko mēs esam darījuši, mēs esam draudzējušies ar zvirbuļiem. Siguldā ir zvirbuļu pāris, kas ir amatnieki, tāsinieki. Viņi gatavo no tāsīm visu kaut ko. Mēs zvirbuļi kā zvirbuļi. Es arī tā domāju. Tas ir, vai ne? Lūk, un ja to visu izdara pareizi, tad Portugālē un Spānijā ir korķūzoli, mums Latvijā ir bērzi. Ja bērzām mīzu noņem pareizi, tas viņam nekaitē. Viņš ataudzē jaunu. Ejam, paskatīties. Par to CO2 piesaist, ja teiksim apsis, tad piesaist 5 tonnas gadā uz hektāru. Kā ar bērziem un... Piesaistīt mazāk, bet cik mazāk ir mērīt?